Šīs vasaras garumā notika biedrības History Makers organizēts projekts Ieraudzīt, sadzirdēt, dalīties. Tā mērķis bija veicināt jauniešos valsts piederību un profesionālo izaugsmi, taču tas notika ļoti radošā veidā. Projekta pirmajā daļā jaunieši apguva režijas prasmes un kopīgi veidoja scenāriju filmai par Latvijas himnas atmiņām. Savukārt otrajā daļā visas vasaras gaitā jaunieši devās uz katru Latvijas novadu, lai intervētu dažādu paudžu cilvēkus par viņu stāstiem un atmiņām par valsts himnu. Kopā 10 jaunieši nobrauc vairāk kā 2000 kilometrus un nofilmēja vairāk kā 35 cilvēku stāstus. Apmeklējot Koknesi, Ludzu, Masalats, Aleju, Skaistkalnu un daudzas citas pilsētas un ciemas. Uzklausot cilvēku iedvesmojošos stāstus un viņu vēstures liecības, jaunieši izjuta pilnīgi jaunu apziņu par savu piederību dzimtajai valstī. Dzirdētie stāsti par neizsakāmo cenu, kas tika maksāta vēl pirms dažiem desmitiem gadu par himnas dziedāšanu, palīdzēja jauniešiem raudzīties uz to ar citām acīm. Trešajā daļā jaunieši apguva jaunas prasmes, kopīgi veidojot gala filmu. Ceļo ar mums kopā šajā nelielajā video un sadzirdi cilvēku atmiņas. Vai tu zini, ko nozīmē tas vārds diet? Dziesmu himnā ir tāds vārds. Iet gan jau. Es nezinu īstenībā, bet es domāju, ka tas nozīmē iet. Laid mums tur laimēt vietu. Nu, būt. Palikt. Kad jūs iemācījāties himnu? Kad tas varēja būt? Es domāju, ka jau ļoti agri. Bērnībā? Nu, ne bērnībā tieši, bet tad, kad sākās visas pārmaiņas, viss tagad. Atmodas laikā? Jā. Atmodas laikā droši vien, ka skolā. Nu, ome, opis, vecvecāki. Es domāju, ka mājās. Mājās? Cik es atceros. Droši vien. Kurš nezina himnu? Man liekas, 1. klases 1. septembrī. Vai tu saviem bērniem mācīs himnu? Jā. Jā, man visi māk. Visi māk. Kad jūs pēdējais dziedājat himnu? Himnas dziedāja pēdējo reizi darbā, komandieru maiņas ceremonijām. Vakar es dziedāju pēdējo reizi, mēs bijām uz manas māsītes izlaidumā. Kā tā? Man arī tā parās dziedāju vakar un tad iepriekš pagājuši svētdien. Pēdējo reizi hokeja spēle, ka beidzās, ka mūsējā līmenī. Kas tajā himnā ir tik nozīmīgs? Kāpēc, piemēram, Latvijai vajadzīga himna? Nu, patriotisms. Jā. Tāda piederība savai valstī. Tas ir valsts simbols, es uzskatu. Nu, katrai valstī jābūt himnai. Kas tā būtu tā rinda, kas mums Pati pirmā. Pati pirmā. Man tā arī gribētos, lai Dievs tiešām sveitītu Latviju. Dievs sveitīja Latviju? Nē, es viņu kopumā uzņemu. Visu kāda viņa ir, tāda es viņu uzņemu. Neizdalu neko konkrētu. Kāpēc jums šķiet, ka dažreiz, kaut arī cilvēkiem pozitīva attieksme pret himnu, kāpēc viņi nedzied? Nu, ir jau, kā saka, dziedāmās balss un ir nedziedāmās. Jā. Es domāju, tīri dēļ kautrības, ne jau dēļ tā, ka viņi nezinātu vārdu, bet arī tie paši krievu cilvēki, kas ir. Viņi vienkārši kautrējās, ka viņi kaut ko nepareizi pateiks, ne jau ko vairāk. Viņi zina tos vārdus, no A līdz Z viņi zina. Bet viņi vienkārši kautrējās un tāpēc tikai. Es tā domāju. Viņam kauns noliks par savu balsi. Tas ir vienīgais. Gan jau, ka ir kaut kādi cilvēki, kuriem nepatīk, kā izklausās viņu balss, un tāpēc viņi kautrējās dziedāt. Tas noteikti viens. Tad varbūt ir cilvēki, kas vienkārši kaut kā visu mūžu ir izsprukuši sveikā cauri. Neiemācoties to himnu, viņi vienkārši nezina vārdus. Un tad cilvēki, kas vienkārši varbūt neciena un kam tas ir tāds, vienalga. Pirms kādiem laikiem bija tās mums jāmaina himna. Es būtu galīgi pret, ja man prasītu manu viedokli, es būtu pret, tāpēc, ka varbūt tāpēc arī mēs esam tā izdzīvojuši, ka mums tā himna ir tieši ar tādiem vārdiem un tieši šī. Es domāju, ka nē. Šī ir īstā. Mēs nevaram mainīt, tās jau no zeķis. Es nezinu, laikam, ka es neredzu tādu vajadzību. Man liekas, ka ir forši arī tā vērtība viņai ir tāda, ja viņa ir sena un tas stāsts, kā viņa ir radusies, kā viņa ir sākusies un
kam viņa ir gājusi cauri. Man liekas, ka tas piešķir to pievienoto vērtību. Ko tev nozīmē himna? Himna man nozīmē Latvijas nacionālo dziesmu. Dziesmu, kas tiek dziedāta īpašos svinīgos pasākumos un Latvijas dzimšanas dienā. Tā ir tā Latvijas unikālā dziesma. Man tā ir lūkšana. Es, kad dziedu, tad es vienmēr arī tā domāju, lai īstam tas piepildās, kas tur ir tais vārdos. Tā ir vienkārši svēta lieta un visu, un ko tur piebilst daudz. Un pēdējais jautājums būtu tie vārdi himnas sākumā – Dievs svētī Latviju. Ko tas nozīmē jums? Viņai ir, būs un viņai jābūt. Visam ir. Tāds patriotisms kaut kāds, kaut kas tam līdzīgi. Piederīgs šeit Latvijā. Man tas nozīmē, priekš manis tā ir lūkšana, tie nav vienkārši vārdi, lirikas, tā ir lūkšana reāli. Tiešām Dievs svētī Latviju un lai Dievs sargā Latviju, lai Dievs pavairo Latviju tautu un vienkārši, lai tā Dieva svētība, nevis vienkārši finansiāli kaut kādas, kas varbūt citiem cilvēkiem liekas kā svētība, bet tiešām tā Dieva svētība, kas varbūt nav tik ļoti taustāma un redzama, bet Dieva svētība, jā. Projekts bija lieliska iespēja jauniešiem ieraudzīt Latvijas nostūrus un ieraudzīt likteņas kartās dzīves. Bet viņi ne tikai ieraudzīja, bet arī sadzirdēja viņu sirds nopūtas un dvēseles pārdomas. Šodien mēs vēlamies dalīties savā jauniegūtajā vērtībā par Latvijas himnu. Ieraudzīt, sadzirdēt, dalīties.